Vai tie cilvēki brauc pie jums, jūs domājat, dēļ kvalitātes, dēļ komforta, dēļ slavas pozitīvā ziņā? Viennozīmīgi, es domāju, tikai dēļ tā, jo tajā brīdī tur tiešām ir tā, ka cilvēks iepriekš atbrauc, viņš paskatās, ja mēs gribam apstīties, ja, kā te jums te ir, un pēc tam izvēlās un brauc uz šeit. Neirologu pasaucāt, labi, mēs paņemsim tagad analīzes. Viņas viena no tādām lietām ir, viņi no vienas puses ir kā pie šīs te valsts apmaksātās, joprojām par ko maksājot dzemdības pieņemsim. Ja. Kad tuvākās slimnīcas aizvērās ciet, kā, teiksim, Limbaži, Smiltenes, Ieguldē, kur bija arī dzemdības nodaļas, ja, mums būtiski uzreiz pieplūda arī šo te, teiksim, topošo māmiņu skaits arī uz mūsu slimnīcā, ja, un uz doto brīdi pat šogad apmēram 40%, ko mēs saucam par ārzemniecēm, ja, kas ir ārpus CSV vēsturiskā rajona, ja, kas ir no ļoti daudz ir tie paši Limbaži, tie paši Siguldas, Rīgas rajons. Paigais tas Emīls, ne? Zita, es sirsnīgi jūs apsveicu. Kā viņu sauc? Paldies, viņu sauc Emīls. Ieradās pavisam nesen? Jā, vakardien 6:40. Nav pat vēl 24 stundas. Un viņš būs tagad jaunais Smiltenes pilsonis, kaut gan viņa dzimšanas vieta pasē būs ierakstīta Cēsis. Jā, tieši. Varēja būt arī Valmiera. Kāpēc jūs izvēlējāties, ka Cēsis tomēr? Nu, Cēsis it kā ir mazāka pilsētiņa salīdzinoši ar Valmieru un mazāka šitā slimnīca. Un it kā tā liekas, ka mājīgāk nav tā, ka tev iet caur visu. Vidzemes, Valmierā ir Vidzemes visa lielā slimnīca. Jūs biedējāties no tā kombināta efekta? Jā, tas, ka tev iet viens pēc otra viss tā un tā, ka nepievēršat kā uzmanību, nu tā ir tā kā. Bet arī draudzenes iesaka šito slimnīcu un tiešām šeit forši. Tad Smiltenē, kurā pašā dzemdību nodaļas vairs nav, šobrīd no tām divām lielajām iespējām rulē Cēsis. Jā. Kur brauks Emīls, ja pēkšņi ir jābrauc uz slimnīcu? Vai nu uz Cēsim šeit, kur jau ir pazīstams kaut kas, vai arī tuvāk sanāk. Tagad, varbūt Alūksne, bet nezinu. Pat tā nebija aizdomājusies. Nēdis vēlēties, šitien te būšu mazajā istabiņā, skatīšos tevī, ja? Jūs, piemēram, Cēsīs esat liela pilsēta un bišķiņ kaut kas vēl klāt no pagastiņa, un jūs esat jau vesels novads, bet faktiski jūs apkalpojat kaut ko daudz lielāku, reģionālu. Šobrīd tā reālā reforma to ir izveidojusi, ja, kad atbildīgi ir novads tam, kuram tā pieder tā slimnīca, šajā gadījumā tas Cēsis novads, ja, un tad apmēram tikai paši galā, kā jūs gribat. Ja. Jums tagad ir patiešām vajadzīga Eiropas nauda, es vienkārši domāju, jo es saprotu, dabūt no blakus pagasta, kurš brauc ārstēties, bet negrib īsti slimnīcas labā daudz naudas dot kā pagasts, faktiski jums nemaz nav tās naudas, citur, kur ņemt sanāk. Protams, ka Eiropas nauda tas ir ļoti labs risinājums, ja, un, zinām, mērā, ir vienīgi viena cita lieta, kad tā Eiropas nauda no vienas puses ir ļoti daudz arī jau Latvijā ir ielikt iekšā, bet, manuprāt, tas racionālisms nevienmēr ir bijis. Viņi vairāk ir gājis pēc tāda principa, kad iedot visiem pa drusciņai. Jūs pārmetat Eiropai tādu sīkumainību līdz šim dalot to naudu, un tāpēc arī neņēmāt paši, bet te pa tādiem maziem gabliņiem kopā man rodas ļoti labs iespējas par ļoti sakārtotu slimnīcu. Tas laika ir ticis ieguldīts un tiešām tas, kas orientēts ir uz pacientiem. Par to Eiropas vēlēšanas, nevēlēšanas, gan domāju, ka ne jau Eiropa tur ir vainīga, tur ir, jo skaidrs tas, ka par to naudu dalē mūsu pašu ierēģi. Tā kā Cēsī, blakus ir tāda pietiekoši, lielāka arī šobrīd, bet kā reģiona centrs arī Valmiera, ja, piemēram, pēc tad arī, protams, ja, tad no šīs plānošanas viedokļa, tad viņi bija pirmā, kas, dabēja. Jo... Bet viņi ir bišķiņ lielāki. Jā, protams, jā, viņi arī status, viņi ir arī ar reģionu statusu, bet lieta, kad nevis tas, ka mēs neesam gribējuši, bet šajā situācijā nav bijis iespējams, jā, jo bija ļoti ierobežoti daudzās lietās, te nebija tādi, uzsaukumi, pieņas, visi, kas grib, tie nāk un piesakās, jā. Ir tā, ka izdomā, vai nu tikai, universitātes slimnīcām iedot kaut kādu, jā, vai kaut kādu iedosim tikai reģioniem, jā, vai tur vienā otrā tā, kad tas nemaz nav tā, kad mēs negribējām. Tikai tagad pienāk jūsu kārta pēc 6 gadiem Eiropā nodzīvotiem? Zināmā mērā tā ir, jā.